Jā, Vātra, kamēr tu man neļauj pieminēt, gribējās vēl apsveikt mūsu operatoru, kurš samā arī ļoti bieži strādā, Rolands Veikša. Protams, viņam arī šodien vārdiena, tā kā Roland, ja tu mūs skaties, daudz laimes, bučas tev. Jā, bet nu ķeramies klāt pie Digitrix. Bučas jums arī, kas jums par svētkiem šodien? Pirmdien. Pirmdien, jā, pēc svētdienas. Vienmēr uzreiz svētki. Jā, ko daram šodien? Šodien mēs pamēģināsim tādu interesantu bildīti, ja mēs tagad varētu parādīt. Te esmu tā kā es nofotografēts, un šeit mēs uztaisam tādu interesantu gaismas efektu ar spīdumiņiem un gaismiņām. Edvards paliek pa Saturnu. Nu, principā, jā, tāds kosmosa veidīgs gaismas efekts. Tātad jūs rādīsiet šodien to, kā uz bildēm var piešķirt tādu kosmisku skatījumu, jā? Jā, tāds meitenīgs efektiņš drīzāk. Šoreiz uz Edvardu, bet mēs uztaisīsim uz tevi, lai viņš tiešām tāds būtu. Meitenīgo efektiņu. Meitenes un puši, ja jūs gribat savām bildēm meitenīgu efektiņu, jā, tad skatieties sevi šodien. Kas tad būs vajadzīgs? Fotoaparāts ir vajadzīgs. Mums te līdz tāds meiteņu fotoaparāts ir paķeries tieši. Tāds rozā. Tā ka uztaisīsim arī bildīt. Varbūt uztaisam bildīt tevi? Sākam. Nu ko? Es domāju, tur uz tā melnā foniņa mums jā. Tur, jā? Nu labi. Bet ja nu kas sakāms Twitterī, tad sūtiet @SemsTV, lai mēs varam sarunāties. Varbūt ir kāds ieteikums, kā tad šīs te rudenīgās dienas padarīt krāsainākas. Jā, bet nu, šobrīd viena dziesma no Alicia Keys. Gete, tev arī ir kaut kas sakāms par šo gabalu, kamēr tu tur fačējies? Jā, es šobrīd ļoti nopietni fotosesiju mums noteikti jāp, lai radītu meitenīgas bildes. Jā. Viņš nevar sasniegt vienā pauzā. Šitā. Jā, bet ziņa par Alicia Keys ir tāda, ka viņai pagājušā nedēļā piedzima bērniņš, puisītis, un tāpēc mēs gribētu visiem vārdā sveikt viņu un apsveikt jauno māmiņu, jauno tēti. Jā, nu, Jāni, Edvard, kas sanāca no tām mūsu fotosesijas? Jā, daudz smieklīgas bildes. Tā to varēja saprast. Kaut ko izmantojam, arī atradām. Un te Edvards saknebināja. Nu, tad skatāmies, kā jūs nosaucāt šo tehniku meitenīgās. Meiteņa efekts. Meiteņa efekts. Jā, tad no sākuma mums ir parasta bilde, ka mēs redzam labajā... Nu, neteiksim tik parasti. Nu, labi. Labajā pusē mums pietrūka foniņš bišķīt melnais, mēs to foniņu aiztaisījām ciet, nokopējām. Tad, izmantojot brašu, kas ir uz burtiņa B Photoshopam, un kur var likt visu šos smukos brašeņus virsū, mēs uzlikām šitādu te. Bet tas tā kā, tam ir jābūt fonā, tāpēc mēs vispirms izgriezām tevi vēlreiz ārā un uzlikām šito te smuko fonā. Jocīgo pēc tam mēs uzzīmējām ar pentūlu tādu svītriņu, kur uztaisījām spīdīgi. Nu, pēc tam viss mājaslapā būs tā sīk aprakstīts, kā visu varēs to izdarīt. Un pēc tam uzlikām apkārt tāds zvaigznītes. Interesants efektiņš, jā. Nu, tā kā tā, tas ir diezgan ātri un vienkārši, un tas ir, teiksim, vienkārši sakot, ir tā gaismas zīmēšana, kur tumsā fotografē, un tad valk līnijas lampiņām un paliek, jā, un lāzerīšiem. Šī ir aptuveni līdzīga tehnika, tikai to var uztaisīt Photoshopā. Tā kā visu var uztaisīt Photoshopā. Nu jā, bet kur parasti izmanto šo te efektu? Šādu efektu bieži vien, teiksim, nu,
izmanto uz video vispār. Pārsvarā ne tik ļoti kā bildēs, bet uz video arī, teiksim, visādas tur, ka, teiksim, kāds brauc ar skrituļu dēli vai kaut ko viņam gaismiņu spīd līdzi, tā kā. Un tas viss ir komputēsīts, bet, teiksim, bildēs šādu efektu var izmantot vienkārši prieku pēc kosmosa radīšanai, jā, teiksim, ja piemēram, zīmē kaut kādas dizainu vai logotipu vai vēl kaut ko šādu, te var izveidot visādas spīdumiņus apkārt, ēniņas, maliņas. Nu, teiksim, var uztaisīt tā kā eņģelīti apkārt, tādu auru. Mēs jau gribējām vienreiz to zīmēšanu gaismu arī uztaisīt studijā, bet teicu, ka nevar uz sekundi izslēgt visu tās ārā gaismas un tā ar vienu pogu ieslēgt. Bišķi sarežģītāk nekā mājās. Nu, tad mājās gan to jūs varat realizēt, tad visa sīkāka informācija par to, kā uztaisīt šādu kosmisku bildi, varētu teikt. Jā. Būs jūsu mājaslapā, www.digitrix.lv. Vēl šis tas jauns būs. Mēs esam visādās pasākumos bijuši. Bijām Gustavo koncertā, pafilmējām. Varam apskatīties, jā, video aizklaus. Būs aizklausīts, kas tur kā. Kāds konkurss? Konkursiņi arī būs. Varēsim beidzot piedalīties. Labi, iešu, paskatīšos. Labi, paldies jums, Lēs. Jā. Tas arī šodien laikam viss tā kā. Šodien laikam, jā. Mēs tā pametīsim ātrāk, lai var skriet mājās un hoķi skatīties. Labi, sarunāts, puiši, paldies jums.